bišķi uzmanīgāk. Bet Vajag. Linda, vai sūtīji īziņu? no rīta es sūtīju. Atsūtīji tev atpakaļ? Jā. Kas ir? Viņi brauc cauri jūru. Mēs braucam apkārt? Jā, jā. Mēs braucam apkārt. Vai tas caur Jūrmalu nav Jā, bet taisnāk tur- apkārt? Bet tur ir ātri un ierobežot. Labi. Tu manī? Jā, man nevajag. Paldies. XXL. Jā. Man teica, ka brauc cauri jūru. Tu vari teikt kaut grūti? Nē, Bet es ko teikšu? Es teicu, tas ir čekam ceļš. cauri brauc. Un mēs līdz pašiem braucam. Ej, tu nost! Tikai viņš tas. Bet tik vienam ir pakāpnieks, es varu iekļaut. Pareizi ušķi. Man liekas, ka jā, tā kā ir. Viņi jālapina no ārpuses? Jā, no iekšā. No iekšpuses. Pareizi izlasīju, Linda. Vai tad nē? Es nezinu. Tad nepaietiet man. Kur tad ir īpašnieks? Īpašnieks trāpā. Visi sakam
Ņem žīguli! Es biju te, nebija šiem, this guy. Oh shit, I'm a queen. Queen or king? Queen. Nospirku, bet pilnīgi sūdi. Neko neredzēs, bet to ekonomiski. Neko neredzēs, izskatās prikulīgi. Dienas gaismā viņš ir normāls, tur viss spīd, bet naktur pūs viņām nav. Neko neredzēs. Čaus, tāpat BMW var nopirkt. Arī no eBay pasūtīja, jā, būs ieliek. Viņi maksāja 6 eiro par visu sūtīšanu. Jā, kaut kas tam līdzīgs. No eBay ļoti daudz, kas ir tāds, kas ir, jā, davai pārkam atnāk, kas tas ir. Man arī Audi Rītīgi balti gaismu reizi. Cik tev iespēja? Labāk. Veiksi. Beidzam. Anne. Nepakrīti tikai. Nekastīšu. Beidz. Ir labi stūrī, domāju, lai redzu. Raivi, pētīt, nāc šurp, pēc tam apstīsies. Nāc šurp, man tev jāpastāst visus, kas. A tagad dzirdi? Es jau zinu. Tātad, cik mēs esam tik daudz mašīnas, grupējamies 3 mašīnām, un 3 mašīnas
sprauga, 3 mašīnas, sprauga. Jā, tā, lai, teiksim tā, ja vajag apcīt, jā, lai ir kur palikt, lai nestāv tā kā bija vakardien, ka visu tur čupā. Tātad grupējamies pa 3 mašīnām, atceramies, kurš būs priekšā, kurš aizmugurē, nevienu nepazaudējam, un par šitām te čūskiņām. Piespēt aizmugurējo savējo, ja viens apstājas visu. Nu jā, ne, tas ir automātiski, ja apstājas viens, tad visu uzreiz. Gaismas, tautas, visu, tā mēs visi manām. Šķērsām uzreiz. Nu jā, vienkārši ceļam pāri un pofri. Piesasam viņu. Jā, lai reiz neredz, apstājas. Bet nu jā, reāli, kāds apstājas, stājamies uzreiz visi un domāšu. Tālāk par čūskiņām, jā. Šodien nevēlētos vairāk redzēt. Es jums varu jaunu vingrinājumu parādīt. Kā, tu brauc aizmāk. Okay. Nu, ja priekšnieks parāda čūskiņu, tad viss dara pakaļ. Nu, visi dara tā. Tā, jā. Ja priekšnieks brauc godīgi, tad viss pārēj arī brauc. Viņš jau brauc godīgi. Nu, labi ir. Skatīsimies no tevis šodien. Tā, jā. Nu, es nepēc. Jau aizmugurē sēdēt. Es visiem bļaušu šodien. To varu tikai komplimentu pateikt par to, kā tu brauc. Ka tu nezinies neko, ka tu brauc mierīgi un tas aizmugurējos, kas tu to visu summē, tas visu šo skaitu. Ka viņš vēl var noķert un iet. Cik liels ir žiguls? Cik liels ir Ir. Paldies. Tagad uzmanīgi jāpat lejā, bez traumām. Viņam vēl vārsts, tas tavu pirmajam nebija vārsts. Tūšgājās. Nu, viņam Rīgas apstākļa? Reizē, jā. Tūšgāj te jau trešajam varbūt. Tervis. Braucas? Taisnu uztaisīt. Liekas, de ātrum. Pumpīca. Manušvien varenāk ražīt nekā ordināli. Vienīgais, kas viņam ir, viņa membrāna, viņa nepārkar laiku nevidojuši. Tas nozīmē to, ka Viņš šķiļās labāk. Jo šito gan vajadzētu. Šito vajadzēja pirms, jā, ko viņš tam spiedienu nestāv. Kaut kā patiesībā spiediens nav tik priekš. Karties reļu. Pareizi, tā jābūt. Un šito pīpīt vajag nomaiet, lai viņu sām. Kā dzirksto salokā. Bet pareizi dzirkstolē ir ceļš, kur skrien. Tagad viņi ir pareizes kritumi. Jā, tagad atcerēju to, kādam cilvēkam tā vajadzēja. Nē, bet tās sudīgi šķiļās. Viņi zin, kā tā kā ieskrien tur galā, jā? Uzšķiļās. Rekur līdz galam aizskrien un tad atsitās pret šitien un uzšķiļ. Jā, un tad tur nākamā ieskrien tā un tā viņa aiziet tikai. Un tā rezultātā sanāk katrā cilvēkā divas dzirkstas. Tajā brīdī, kad jābūt vienai. Tur obšam nevis tā kā normāli cilvēki iet, jā, bet tur tā dzirkstās tā. Nē, viņš uz katru cilienu dod, jo viņš te pa centrālo vatu tur atgriezienisko saiti. Peiks grabī. Ko tu šitas tev mums? Apkumu. Viņam nevajag apkāds. Apkāds. Kāpēc tu apkāds? Дальше некуда.
principā gandrīz vai detonē, bet 28 grādi. Jā, tāpēc, man liekas, klāpē nosties daudz cugļotā, man motors patīk strādāt. Detonē. Viņš ar iepriekšējo cilindru strādā. Kompresija ir 11. Spiediens ir 14. Tas ir bišķi vairāk. Pēc nezinu, tev dīzelu? Viņas stāstās, ja kur tad es tāku, lai ved no Vācijas sošo. Jā, pēc 5. tas ir. 76. Sadalēns parastā? Tur jau. Ir sadalēni citu. Jaudīgākais. Jā. Nu, ko tad? Laiksi viņu beigās. Lai neaizmūka. Priekšlēpēsi viņam oka aizmūrē. Tev mums tiešām, ja pus 12 mums ir jābrauc. Pus 12 tiešām, hei. Un patiesībā diezgan ātri ir jābrauc. Normāli jābrauc. Lūdzu, ir līdz robežai. Vagadeņa sākāties. Mēs domājam braukt ar visu. Pabraukt viņiem pa
Oranžs, Vigulds. Nevar saprast īsti. Pagaidzi, es to lamam uzjautāju. Jau vakar tāpēc. Vīka, tas ir. Tikai 10 minūtes būs. Tā šo te skaistumu arī. Tas arī.
Nē, skat, tu brauc iekšā, tālāk netiec. Ar ko? Ar šampānijas pudeli? Ko? Nesākot gadījumā taisīt. Uz ko? Prom? Tas viss. Vai arī kaut kas. Viņš priekšā? Atkal? Apvīgs ar atcerēsi. Nē, es skatījos. Tas ir baigi krūt, ka galva apreit. Vajag ietaupāt, ne? Tu līdz iesēji? Davai, šūt, ne? Pirmais iedīs. Stop, šūt. Nāc apēc šūt, ne? Stājam. No jā? Notupies? Nu šļūt. Aneta, nāk šūt. Aneta. Aneta. Šļūts tā kā pa kalniņu. Tas ir savādā. Nē, nopietni. Aizēj, noķer viņu vienkārši. Sokās lejā. Es jau stāv, davai, nāc. Nē, tu nevar izējies te. Šļūt. Nu, 1, 2, 3. Šļūt kājām. Notupies. Jā. Un uz kājām šļūt vajag. Nu, vai šitā šļūt? Nebremzē. Laid vaļā. Laid vaļā. Celies augšā. Tu celies sēd. Evelīna, laidies vaļā. Laidies vaļā. Nu, laidi vaļā. Nu, laidi vaļā. Nu, es domāju, ka šitiem galvā. Celies sēd. Celies sēd. Nu, celies sēd. Labi, tu nestāvi. Tur. Jā, tur. Sierēļa.
Būtu īno, varbūt tas pielaiks. Viņš tie plāns. Tā būs jau labi paliek. Es filmēju. Renār, ātrāk. Pip, pip. Un tagad samainās vietām. Ja teici, tad teici kreiso roku. Davai! Vēl nav. Šašliku smaržoju. Zīciņu vajag? Nav ēdamai. Novāk, nogalināt. Un viņš nav arī pulēts, redz. Vietām varbūt tā ir.
ja viņi riktīgi nopulēt, zini, ja nopulēt par 50 gados, to kājas arī varētu nopulēt nost. Jā. Tāpēc viņi nav pulēt, viņi ar konservantu uzliek visu uz dzīvi. Un viss. Patiesībā tā ir beigās, ja kaut kas stājās neiet. Jā. Viņš varbūt grib iesvētīt tālāko punktu. Kurā virzienā? Tanī vai tanī? Tur tāpat jūrī. Man liekas, tie burti tā. Nē, ir labi, ir labi. Ja kaut ko redzēs, mums vēl labāk. Kā tā vajag? Tu arī blakus arī jāsot, davai fiks stājumu. Nē, šita. Tālāk. Jā, iet. Jātais bilde. Jātais, jā. Viss kārtībā. Nenoturēsi tik ilgi. Viss kārtībā. Tev ir ar filmiņu pamatījā. Varu teikt, piemēram, pēc, redzam šeit ieviesās ražotās motociklus M72, viņš viņai pašā laikā ir ļoti stipri līdzīgs BMW 71. Tāpat arī tauts esat dzirdējuši pokiņš, ja, izšķirsim piedas, arī ļoti stipri līdzīgs VKB. Vācijā ražotā motociklu un arī Maskariņam mēs nolik klāt ārzemēs ražotā motociklu, redzētam arī, kad īpaši ar ko īsti jāšķir. Tā piemēram pēc tur tālāk mēs redzam, ir jahta motorolers, kad mēs nolikam klāt blakām Itālijā ražoto Vespu, arī tur īpaši nekādas lielās atšķirības. Mēs redzētu, kas no kuriem nāk, jā. Nu, pareizi ir, nav ko jaunu izdomāt, ja kaut kas ir izdomāt, jā. Bet, nu, teiksim,
Kurš no kuras zag? Kurš no kuras zag? Idejas. Krievi no Itāļi, nav vēl otrā. Itāļi no Krievi. Kā krūtīt, kāpēc uz Krievi no kā traži? Nu, vai patentēji, vai ne? Patentēji grūti pateikt, tas bija kādāks. Itāļi nepadarot. Atraši tev. Šitā tev jau kā skidulīt atpaļas, viņi piepaši viņi nosīgi grabēja visu laiku. Tā, ka viņi grabēja tas, kas atpaļas, viņi visu laiku. To es viņi nav nopatām, tā viņi atkal viņu ārā. Tas viņi nosīgi laiku. Nu, tagad jau sagāja, tas sasēļ. Es vēl robežu. Pabrauc.
Jūs kaut kā dejot, Tagad, principā, visi iznākuši ārā. 15 minūtes pa veikalu, kas atrodas tur tajā dzeltenā mājā, tanī galā. Tad mēs dodamies tālāk. Nē, mēs nedodamies tālāk. Впрягание контакт пластин штепсельного разъема приемника из-за потери упругости. Чтобы обеспечить надежный контакт в разъеме, я подложил под пластины кусочки губчатой резины, можно поролону, закрепив клеем момент 1, как показано на рисунке. Эффекта звука в приемнике исчез. Приемник исключен. Дефекта нет. Показали более покладистые. Это запрещаю пиратов вдоль дороги, их укрепляют Vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst paliek šeit kā akmeni kalt. Izsliens pilna augumā, te tik stalti. Un tas ir manāms manis paustā smīnā. Varbūt tāpēc par mums daudz brīnās. Cik šeit viss notiek ātri, cik daudz gaišu prātu. Un tradīcija krāt, laikam daudz bija klāt. Tai brīdi, kad izpildas īmeni. Celsim augstāk nevis rokas, bet līmeni. Lai no šiem bārdu pilieniem ir darba jūra. Lai tie ir kā pamats, lai kā armatūra. Tur mūs viss kopā un tur cieši. Lai pārliecību vieš un mēs varam teikt bieži. Un skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķeksta pēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr viss zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst tāda aizauj. Pirms vētras klusums bija, jau tas ir cik pierasts. Iekšā kaut kas uzundīja, bet acīs miers. Jo tas pamana gala mērķis siluetu. Es it kā pakustos, bet tikai kādu milimetru. Mirkli stāv, lai atcerētos katru sīkumu, kas saistīts ar šo skatu. Stāvu prieka pilns absolūtā mierā, jo šis skats man vēlreiz pierāda. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķeksta pēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr viss zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst tā vai aizaug. Mēs gāzējam, bremzējam, tagad spiežam sajūtu. Es sajūtu, lai ķert sajūtu. Ātrums pamatīgs, kad tūlīt sametīs. Bet varu palaist arī rokas vaļā, ja man tīk. Jo jūtos absolūti droši, gars ir atkal mošs, krāsa atkal košs un tikai pāris nošs. Kājienu vēl te prasās, lai rakstot prāt, kas ir arvien asāks. Ticu sev un tev arī tā kā astronauti. Kaut priekšā nezinām krastu daudz, un jau mirkli nav redzams savs tikulniek. Mēs šīgli varam ieslēgt viglniekus, bet tikpat labi varam arī iet kājām. Ne pirmo gadu jau pa šīm vietām slājam. Varēsiet tāds svara bumbas iekārt vienalga. Tiks trapīts desmitniekām. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķeksta pēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr viss zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst tā vai aizaug. Grozma paliek šeit kā akmeni kalta. Izsliens pilna augumā, te tik stalti. Un tas ir manāms manis paustā smīnā. Varbūt tāpēc par mums daudz brīnās. Cik šeit viss notiek ātri, cik daudz gaišu prātu. Tradīcija krāt, laikam daudz bija klāt. Tai brīdī, kad iztrukas īmanim, celsim augstāk nevis rokas, bet līmeni. Lai no šiem bārdu pilieniem ir darba jūra. Lai tie ir kā pamats, lai kā armatūra. Tur mūs viss kopā un tur cieši. Lai pārliecību vieš un mēs varam teikt bieži. Un skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam.
Mūsu soļi izšķeks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr viss zināms, ka piemēr aizrāv. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst stāvē aizaug. Pirms vētras klusums bija, jau tas sacīt pieras. Iekšā kaut kas uzjundīja, bet acīs miers. Jo tas pamana gala mērķis siluetu. Es it kā pakustos, bet tikai kādu milimetru. Mirkli stāv, lai atcerētos katru. Prieka pilns absolūtā mierā. Drošs skats man vēlreiz pierāda. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķeks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst stāvē aizaug. Mēs gāzējam, bremzējam, tagad spiešam sajūt, lai ķert sajūt. Ātrums pamatīgs, ka tūlīt sametīs, bet varu palaist arī rokas vaļā, ja man tīk. Jo jūtos absolūti droši, gars ir atkal mošs, krāsa atkal košs un tikai pāris noši. Kāji ir vēl te prasās, lai rakstot prāt, kas lūk arvien asāks. Tic un tev arī tā kā astronauti, kaut priekšā nezinām krastu daudz. Un jau mirkli nav redzams vēl stiklu nieki. Mēs žigli varam ieslēgt vidulniekus, bet tikpat labi varam arī iet kājām. Ne pirmo gadu jau pa šīm vietām slājam. Varēsiet tāds svara mums iekārt finālu, tiks trapīts desmitniekās. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķeks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrāv. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst stāvē aizaug. Te drosmi, paliek šeit kā akmeni kalns. Izslēns pilna auguma, te tik stāv. Un tas ir manāms manis paustās mīnā. Varbūt tāpēc par mums daudz brīnās. Cik šeit viss notiek ātri, cik daudz gaišu prātu un tradīcija krāt. Laikam daudz bija klāt tai brīdī, kad izbruka sīmani. Celsim augstāk nevis rokas, bet līmeni. Lai no šiem vārdu pilīniem ir darbu jūra. Lai tie ir kā pamats, lai kā armatūra. Tur mums viss kopā un tur cieši. Lai pārliecību vieš un mēs varam teikt bieži. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķeks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr viss zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst stāvē aizaug. Pirms vētras klusums bija, jau tas sacīt pieras. Iekšā kaut kas uzjundīja, bet acīs miers. Jo tas pamana gala mērķis siluetu. Es it kā pakustos, bet tikai kādu milimetru. Mirkli stāv, lai atcerētos katru sīkumu, kas saistīts ar šo skatu. Stāv prieka pilns absolūtā mierā. Drošs skats man vēlreiz pierāda. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izšķeks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr viss zināms, ka piemēri aizrāv. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas drīkst stāvē aizaug. Mēs gāzējam, bremzējam, tagad spiešam sajūt, lai ķert sajūt. Ātrums pamatīgs, ka tūlīt sametīs, bet varu palaist arī rokas vaļā, ja man tīk. Jo jūtos absolūti droši, gars ir atkal mošs, krāsa atkal košs un tikai pāris noši. Kāji ir vēl te prasās, lai rakstot prāt, kas lūk arvien asāks. Tic sev un tev arī tā kā astronauti, kaut priekšā nezinām krastu daudz. Un jau mirkli nav redzams stiklu nieki. Mēs žigli varam ieslēgt vidulniekus, bet tikpat labi varam arī iet kājām. Ne pirmo gadu jau pa šīm vietām slājam. Varēsiet tāds svara mums iekārt finālu.
atkal. Un tas ir manāms manis paustās vīnā. Varbūt tāpēc par mums daudz brīnās. Cik šeit viss notiek ātri, cik daudz gaišu prātu un tradīcija krāt. Lai tam daudz bija klāt, te brīdī, kad izpruka sīmanim. Celsim augstāk nevis rokas, bet līmeni. Lai no šiem vārdu pilīniem ir darbu jūra. Lai tie ir kā pamats, lai kā armatūra. Tur mūs viss kopā un tur cieši. Lai pārliecību vieš un mēs varam teikt bieži. Un skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstāvē aizaug. Pirms vētras klusums bija, jau tas sacīt pierasts. Iekšā kaut kas uzjundīja, bet acīs miers. Jo tās pamana galamērķis ielūk. Kā pakstis, bet tikai kā dzīvīgi. Iekļus stāv, lai apsvērtos katru sīkumu, kas saistīts ar šo skatu. Stāv prieka pilns absolūtā mierā, jo šis skats man vēlreiz ķirā. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Izteksta pēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstāvē aizaug. Tagad spiešam sajūt, lai ķert sajūt. Ātrums pamatīgs, ka tūlīt sametīs, bet varu palaist arī rokas vaļā, ja man tīk. Jo jūtos absolūti droši, gars ir atkal mošs, krāsas atkal košs un tikai pāris noši. Gājienu vēl te prasās, lai raksturot prātu, kas tur arvien asāks. Tic sev, un tev arī tā kā astronauti. Kaut priekšā nezinām krastus daudz, un ja mīklu nav redzams caur stiklu. Nieki, mēs šīgli varam ieslēgt viglniekus, bet tikpat labi varam arī iet kājām. Ne pirmo gadu jau pa šīm vietām slājam. Var aiziet acis, svara mums iekārt vienalga. Tiks trapīts desmitniekā, nu skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izteksta pēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstāvē aizaug. Drosme paliek šeit kā akmeni. Kādreiz Padomju Savienībā ļoti populārās vazmarkas automašīnas Latvijā kļūst arvien mazāk, taču teju antīko spēkratu žiguļu īpašnieki sarosījušies un izrādīs savus auto, dodoties parādes braucienā gar Baltijas jūras piekrasti. Glītie no ārpuses, zem pārsaga tie paši vecie labie žigulīši. Savulaik loloti, vēlāk nicināti un apsmieti. Šodien slavenie padomju auto ir atgriezušies pie mums kā retro automobīļi. Vairāk nekā 20 žiguļi un to lepnie īpašnieki tikās klātienē, lai apmainītos ar pieredzi. Viņi vēlas parādīt, ka automobīļi VAZ, pret kuriem ir ļoti dalīta attieksme autobraucēju vidū, arī mūsdienās ir pilnvērtīgi spēkrati ar antīku vērtību. Mūsdienās vēl lieta tāda, ka šādi auto nav vairs tik daudz. Tagad mūsdienās ir jau jaunas automašīnas, jauni modeļi, viss ir attīstījies uz priekšu, bet tieši šīs automašīnas atgriež mūs atpakaļ, iedot to nostalģijas sajūtu. Kā jau šeit dzīvē, viss iet un mainās, viss plūst, kaut kas nāk vietā, kaut kas aizvietojās, un šīs ir tās mazās atskaņas, kuras mēs cenšamies noturēt, par kurām priecājamies, kuras rada gandarījumu cilvēkiem riņķī, kuras smaida, kad mūs redz. Pēc Rīgas VAZ brauciens dosies uz Ventspili, tad uz Liepāju. Nīcas novada Rūdes kartinga trasē gaidāms žiguļu parādes noslēgums, kur autovadītāji kopā ar saviem uzticamiem automobiļiem mērosies spēkiem. Edgars Noskaus, Andrejs Kalngals, Speciāli TV3 ziņām. Lūk, šādi bija galvenie dienas notikumi, kurus vēlējāmies jums darīt zināmus.